Šobrīd ļoti daudz jauniešiem problēmas, pieņemsim, nevar veikt to izvēli, kad viņam īsti izvākties. Kā tu palīdzētu jaunietim, kurš atnāk pie tevis ar domu, teorētiski man baigi ienākumu nav, bet gan jau, ka es varu izvākties, bet kurš vairāk to izvākšanos jūt kā spiedienu? Man liekas, ka tur primāri jāsaprot problēma, vai ne? Kas ir tas iemesls, kāpēc es gribu izvākties? Kas tur ir saistībā ar vecākiem? Tur var būt ļoti dažādas lietas. Viens ir tas, ideālajā gadījumā, ka es vēlos kļūt pieaudzis un es gribu būt neatkarīgs, un man šausmīgi gribas pašam to savu dzīvi, kas ir forši. Bet otrs ir, ka es nevaru satikt ar saviem vecākiem, un es gribētu ar savu mammu un tēti parunāt, bet tas ir pilnīgi bezcerīgs. Es zinu, ka tas nav iespējams, un man labāk no šitā jāizvairās. Vai tas būs risinājums, un vai tas ir tas mērķis, ko tu gribi sasniegt? Kas ir tas mērķis, ko tu gribi sasniegt? Manā praksē vairāk nākas sastapties ar jauniešiem, kas ļoti ilgi un ļoti labprāt dzīvo kopā ar vecākiem, jo viņi baidās izvākties.